Sveicināti visiem! Esmu Liena Zeme, esmu no Kurzemes, Dieviņu Kurzemes novada, Rucavas pagasta. Es pastāstīšu, kāda ir situācija jauniešiem laukos. Jaunieši lauku reģionos šķiet praktiski izdzīvotāji, jāapgūst praktisks iemaņas, jāpalīdz vecākiem saimniecībā, dzīve savā burbulī. Ir mazliet biklāki, kautrīgāki, mazākas socializēšanās prasmes, mazāk pieeja izaugsmes iespējām. Jaunieši laukos izmirstoša suga, retāk apdzīvotajos pagastos iespējams saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Izlēma, ka lielpilsētas dzīve nav domāts viņiem. Laukos ir grūti, bieži ir sūdzības par darba trūkumu. Situācija attīstībā retāk apdzīvotajos pagastos neuzlabojas. Nav daudz jauniešu, kuri ir raduši grūti un smagi strādāt, kā to vajag lauku sētā. Kas jāspēj jaunietim laukos? Jābūt politiskiem aktīviem, jāspēj īstenot savas biznesa iespējas, novērtēt to, kas ir dots, izmantot resursus, ko ir devuši paši vecāki, savas zināšanas prasmes, apzināties vērtības par labu dzīvei laukos. Lauku jauniešu attīstībā. Ja ir pieejami sabiedriskie pakalpojumi, labs internetu pārklājums, mājokļu pieejamība. Ja ir ilgspējīgs, kvalitatīvs un jauniešiem pieejams darba vietas. Ja ir dažādi pasākumi jauniešu interesēm, lai veicinātu iekļaušanos, socializēšanos. Aktīvi jāiesaistās lēmumu pieņemšanas procesos. Ja ir vienlīdzīgi piekļuva kvalitatīvai izglītībai. Rada pozitīvu tēlu. Ja nodrošina lauku tradīciju aizsardzību. Nemateriālās kultūras tradīciju vērtības, kā piemēram saulgriežu svētku svinēšana, tautas dziesmu dziedāšana, tautiskās dejas dejošana, amatniecības nodarbes, tradicionālo ēdienu gatavošana un ēšana un tautas tērpu darināšana. Kāds vēl aktuālākās problēmas jauniešiem laukos? Retāk apdzīvotajos pagastos slēdz skolas vai nav vidusskolas, augstskolas. Nav vienmērīgs internetu pārklājums. Bezdarba problēmas. Infrastruktūras problēmas, sabiedriskais privātais transports, grūti izbraucami ceļi, pārāk liels attālums starp valsts iestādēm, veikaliem un savām mājām. Medicīnas aprūpe. Ģimenes ārstu prakses, poliklīnikas un slimnīcas var būt pārāk liels attālums no savām mājām. Un te lūk arī bezdarba līmenis 2024. gadā. Rīgas reģionā ir pozitīvāka situācija 3,9%, vidēji 4,7 līdz pat 5%, Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Vidzemes reģionā. Un vissmagākā situācija ir Latgales reģionā 10,3%. Un tā tas ir noticis ilgstoši. Skatāmies iedzīvotāju blīvumu pēc faktiskās dzīvesvietas administratīvās teritorijas no 2009. gada, prognozes 2021. gadam. Rīgas reģionā situācija nedaudz labāka. Pilsētās loģiski, ka cilvēku skaits ir lielāks. Pie Rīgas reģioniem ir no 51 līdz 100 cilvēku uz 1 kilometru. Vissliktāka situācija ir Baltijas jūras piekrastes reģioniem, pierobežu zonās vietām no 3 cilvēku līdz 10 cilvēkiem līdz 1 kvadrātkilometru. Un tas ir ļoti maz.
Skatāmies dabiskais pieaugums, administratīvās teritorijas 2022. gadā. Rīgas reģionai labāka situācija. No 4,6 uz 1000 iedzīvotājiem vietām no 0,1 līdz 1,1. Sliktākā situācija Latgales reģionā, Daugavpils novadā un Krāslavas novadā mīnus 19,0 līdz 18,4. Un tas ir katastrofāli maz. Vietām Ventspils novadā, vietām ir arī Valkas novadā. Jauniešu skaits Latvijā samazinās straujāk nekā iedzīvotāju skaits. Skatāmies datus. Jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem skaita izmaiņas no 1972. gada līdz 2022. gadam. Tas skatāmies pētījums no 1972. gada līdz pat 1988. gadam. Līmenis ir tāds vienmērīgs. No 440 tūkstošiem līdz 460 tūkstošiem. Līmenis nedaudz krītās 1990. gadā līdz pat 1998. gadam. Nedaudz nokritās no 460 tūkstošiem līdz pat 440 tūkstošiem. Kad nokrities, tad nedaudz ir vienmērīgs līdz pat 2006. gadam. Tad no 2008. gada līmenis sāk strauji kristies. Diezgan ļoti strauji. No 440 tūkstošiem nokritās ļoti strauji līdz pat 220 tūkstošiem 2022. gadā. Jauniešu izglītība Latvijā. Dati ir diezgan līdzīgi no 2011. gada salīdzinot 2023. gadam. Vidusskolu absolvēt īpatsvars, kas turpina studijas Latvijas augstskolās, vidēji Latvijā 60%. Salīdzinot 2011. gada ir 58%. Diezgan līdzīgi. Situācija skatoties arī tas nav tas rādītājs, jo Ventspils novadā ir kā 10 vidusskolnieki ir pabeiguši un turpat arī iestājās augstskolā. Un tie dati arī nav vērā ņemami, jo jauniešu skaits strauji samazinās. Interesants fakts, ka internets ir viens no svarīgākajām jauniešu dzīves sastāvdaļām. Pēc izglītības līmeņa augstākā izglītībā visvairāk izmanto internetu 97,8%. Vismazāk pamat izglītība vai zemākā izglītība 83,4%. Visvairāk izmanto vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem. Tie ir veseli 100%. Tas nozīmē to, ka jaunieši izmanto visvairāk internetu. Un skatoties pēc Tele2 internetu pārklājumu, diemžēl situācija nav tik pozitīva, kā varbūt pilsētās vai Rīgas reģionos, bet lauku reģionos ir diezgan nevienmērīgi. Vietām ir laukumi gaišāki. Tas nozīmē to, ka internets ir traucējumi vai vispār nav interneta. Un kādas vēl aktuālākās problēmas jauniešiem laukos? Medicīnas aprūpē situācija nevis kritiska, bet katastrofāla.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzalbs stāsta. Ja runājam tieši par lauku ģimenes ārstu specifiku, jāsaprot, ka ģimenes medicīnā darbs laukos vienmēr ir un būs saistīts ar speciālista zināmu izolāciju, atšķirīgs no kolēģa darba pilsētās, jo sevišķi Rīgā. Laukos jābūt gatavam, ka strādās viens, iespējams nekurienes vidū, 30 kvadrātkilometru rādijusā, taču tā nav tikai Latvijas problēma. Globālās tendences liecina, ka jebkuru jauno speciālistu var noturēt tikai lielajās pilsētās. Lai viņus dabūtu uz reģioniem, jābūt speciālām motivējošām programmām, pie kuras izstrādes, tad arī cenšamies būt klāt ar savu pārstāvniecību. Šī brīža situācijā laukos ģimenes ārsti noveco. Latvijā 37% ģimenes ārstu ir vecāki par 64 gadiem. Laukos līdz pat 70%. Jaunos speciālistus pielīdzināt ir arvien grūtāk, vaina ir kritiskā demografiskā situācijā un nevēlēšanās strādāt lauku reģionos. Te lūk izmantotās informācijas avoti. Paldies par uzmanību!